Esiet sveicināti Dabas studijas otrajā raidījumā. Šoreiz dosimies uz Rāznas Nacionālo parku, lai iepazītos ar vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat paviesosimies arī kādā dabas izglītības centrā. Bet pa ceļam iegriezīsimies Latvijas lauku konsultāciju centra Rēzeknes birojā, lai uzzinātu mazliet vairāk par Latvijas lauku attīstības programmu 2014. 2020. gadam. Jo tieši šajā programmā paredzētie finanšu līdzekļi var būt ļoti labs atbalsts, lai dzīvotu un saimniekotu Latvijas laukos un arī Natura 2000 teritorijās. Dosimies ceļā! Ir vairāki nacionālie, gan arī starptautiskie normatīvie akti, kas regulē Natura 2000 izveidošanu, apsaimniekošanu un cita veida izmantošanu. Daļai teritoriju ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, kas konkrēti norāda, kādi pasākumi šajā teritorijā veicami, lai tiktu saglabātas tajā esošās dabas vērtības. Kopš 2013. gada nogales ir uzsākts darbs pie Nacionālās Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmas, lai sekmētu vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā. Tāpat šajā projektā tiek izstrādātas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām. Īpaša uzmanība tiek veltīta sabiedrības izglītošanai un informēšanai dabas aizsardzības jautājumos. Bet nu gan esam klāt pie Latvijas lauku konsultāciju centra Rēzeknes biroja. Pašā darba karstumā esam noķēruši lauku konsultāciju centra Rēzeknes biroja konsultantu Artūru Šķesteru. Labdien, Artur! Labdien! Pastāstiet lūdzu mums, kādi šajā lauku attīstības programmā ir paredzēti kompensāciju maksājumi tiem saimniekiem, kuriem ir kaut kādi saimniekošanas ierobežojumi īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Jāsaka tā, ka kopumā ņemot principā, kurš arī saimnieks, kurš darbojas aizsargājumā teritorijā, vairāk vai mazāk var saņemt jebkuru atbalsta maksājumu. Bet papildus tam tiem saimniekiem, kuru pļavas ganības ir nozīmētas un certificētas kā bioloģiski daudzveidīgo zālāju platības, tad ir iespējams uzņemoties 5 gadu saistības papildus saņemt atbalsta maksājumu par bioloģisko daudzveidības uzturēšanu zālājos. Tāpat jāsaka arī tas īpašniekiem, kuriem ir arī papildus lauksaimniecību izmantojama zemē arī mežs, un šajā mežs atrodas Natura 2000 teritorijā un ir ar ierobežojumiem, tad arī papildus tam šis lauku saimniecības īpašnieks var saņemt arī papildus maksājumu par meža ierobežojumu šajā teritorijā. Kādi vēl pasākumi paredzēti šajā programmā, lai veicinātu tādu vairāk dabai draudzīgu saimniekošanu? Jāsaka, ka jaunais plānošanas periods, kas ir sācies 2014. gadā un līdz 2020. gadam, paredz, principā, manuprāt, arī lielai daļai lauksaimnieku arī papildus šo nosacījumu, kas vērsts uz tā kā zaļāku darbošanos, strādāšanu, jo pašlaik jebkuram, lauksaimniekam, kurš piesakās vienotam platību maksājumam, papildus ir jāievēro arī tādi maksājumi, kā zaļināšanas maksājums. Tas tiesa attiecas tikai tām saimniecībām, kurām aramzeme ir virs 10 hektāriem, bet, lai kā arī nebūtu, tad tiem, kuriem šī aramzeme ir vairāk kā 10 hektāri, tad ir jāievēro kultūra augu dažādošanas prasības, kas nozīmē to, ka nevar audzēt vienu kultūru visos laukos. Tāpat tiem, kuriem vairāk kā 15 hektāru lielākā platība aramzemes, ir jāievēro arī šīs zaļināšanas prasības, kas saistītas ar ekoloģiski nozīmīgu platību ievērošanu, kas nozīmē to, ka ir arī šajos laukos jābūt vai papuvei, vai laukmalēm, vai dīķiem un tādām lietām, kas tiek vērtētas kā ekoloģiski nozīmīgas platības. Plus jāsaka arī tā, ka arī projektveidīgajos pasākumos, vismaz pie projektu vērtēšanas kritērijiem arī pārsvarā bieži vien tiek papildus punkti doti par to, ka saimnieks darbojas bioloģiski, respektīvi viņa saimniecība ir certificēta kā bioloģiskā saimniecība. Tādā veidā es uzskatu arī, principā tiek motivēts arī varbūt šiem saimniekiem vairāk
darboties bioloģiski un zaļāk, ja tā var teikt. Runājot par pasākumu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos, kādas ir tās galvenās izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu? Jā, kopumā pasākums, noteikti visi pasākumi, principā, kas saistīti ar platību maksājumiem, ir diezgan būtiski mainījušies, un arī bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanai saimniecībā nosacījumi ir mainījušies tādā ziņā, ka šī siena, tātad lauka apstrādāšana var jau sākties un noritēt tā kā pēc saimnieka, teiksim, uzskatiem, kad ir labākais laiks. Jo iepriekš bija tā kā no 1. augusta tas jādara līdz 15. septembrim, tagad ir tas maksimālais termiņš noteikts. Jāsaka, ka arī tas arī attiecas uz visiem arī ilgadīgo zālāju apsaimniekotājiem. Tad šis sienas, šīs pļavas, kas tiek apļautas, tātad šis sienas ir vai nu jānovāc, un smalcināšana vairs nav atļauta, kas arī, teiksim, vairāk vai mazāk diezgan būtisks aspekts. Pēc maksājuma arī summa ir arī mazliet mainījusies, un tiek dažādi kritēriji ir mainīti. Papildus tam arī, ja mēs skatāmies par lielopu blīvumu, bet tas saistīts atkal vairāk varbūt ar citiem maksājumiem, tad šis lielopu blīvums arī ir palielināts uz 1 hektāru, lai saņemtu papildus maksājumus. Tā kā, kopumā jāsaka, jā, šīs izmaiņas ir diezgan dažādas un būtiskas, bet lietas būtību lielumā es uzskatu, ka nemaina. Kā jūs pats vērtējat Latgales reģiona saimniekotāju tādu aktivitāti, apgūstot šos pasākumus un apgūstot pieejamo finansējumu? Jāsaka tā, ka vismaz pie mums Rēzeknes konsultāciju centrā katru gadu no gada redz tiešām, ka šī interese par lauksaimniecības nozares attīstību savā saimniecībā aug, un katru gadu jāsaka, ka arī mūsu klientu skaits palielinās. Tiesa, protams, lielākā daļa no viņiem ir, jāsaka, tā izmēros mazas saimniecības, bet ar vēlmi ilgtermiņā attīstīties, augt, piedalīties, apgūt Eiropas Savienības struktūru fondu finansējumu, piesakoties dažāda veida tātad šos projektveidīgajos pasākumos. Plus jāsaka arī, ka tiešām var redzēt, ka liela daļa no lauksaimniekiem arī ļoti intensīvi arī apgūst visas zemes, kas iepriekš ir varbūt bijušas aizaugušas. Un var just, ka cilvēki varbūt ir novērtojuši to, ka arī lauksaimniecības nozarē var strādāt, var pelnīt, un ja to visu dara prātīgi un ar apdomu un maksimāli izmantot Eiropas Savienības struktūru fondu atbalstu, tad saimniecība var augt un attīstīties. Līdz ar to mans skatījums ir pozitīvs visnotaļ, ka mēs ar katru gadu tomēr vairāk un vairāk paplašinām lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi, un ka saimniecības arī paliek vairāk, un viņas cenšas arī attīstīties ar katru gadu. Paldies, Artur, par atbildēm. Novēlam, lai jums arī turpmāk izdodas veiksmīgi konsultēt vietējos iedzīvotājus, un lai viss iet tikai uz augšu, lai izdodas labi saimniekot, un noteikti, lai izdodas saimniekot tā, lai jūs saglabājat tās savas ne tikai dabas vērtības, bet arī to kultūrvēsturisko vidi un to īpašo Latgales auru, tā teikt. Jā, paldies! Rāznas Nacionālais parks ir izveidots, lai aizsargātu tā plašajā teritorijā esošās dabas vērtības un nemazāk svarīgi arī Latgalei raksturīgo kultūrvēsturisko vidi. Teritorija izceļas ar plašiem, ilgadīgiem zālājiem, un bioloģiskās vērtības plašajā teritorijā mijās ar Latgales augstienes kultūrainavu un izteiksmīgo reljefu. Parka teritorijā atrodas lielais Liepu kalns, kas ir augstākā Latgales un 3. augstākā Latvijas virsotne. No lielā Liepu kalna skatu torņa paveras pasakains skats. Rāznas ezers tiek dēvēts arī par Latgales jūru, un nevelti, jo tas ir lielākais ezers Latvijā pēc ūdens apjoma un otrs lielākais pēc platības. Ezera krāšņumu un dabas veltes novērtē arī tā krastos dzīvojošie vietējie iedzīvotāji.
Visapkārt ezeram izvietojušies kempingi, atpūtas bāzes un viesunami. Ir vairākas atbilstoši aprīkotas pludmales. Tūrisma un atpūtas sezona ir sākusies, un arī mēs iegriezīsimies vienā no šādām atpūtas vietām, lai aprunātos ar tās saimnieku Edgaru Teivānu. Dabas studija ir atbraukusi uz kādu ļoti skaistu un brīnišķīgu vietu pašā Rāznas ezera krastā. Šīs vietas nosaukums ir Rāznas līcis, un uz sarunu esmu aicinājusi šīs vietas saimnieku Edgaru Teivānu. Labdien, Edgar! Labdien! Pastāstiet lūdzu mazliet vairāk par šo brīnišķīgo vietu. Kādas atpūtas iespējas jūs šeit piedāvājat? Pirmām kārtām varbūt atgriezīsimies vēsturē, kā tas viss ir sācies. Sācies tas ir 2000. gadā ar telšu vietām, ar pirmo istabiņu, tad ar pirmo viesumāju. Tad nāca lauku atbalsta projekti, saparts, jau otra viesumāja, un tā pa lēnītēm 15 gadu laikā esam izveidojuši kopēju atpūtas vietu, kas ir gan Rāznas līcis, gan ezerkrasti, kur mēs varam uzņemt gan mazu ģimeni, gan arī cilvēkus, kas ir gatavi atpūsties ar teltīm, gan arī lielākas kompānijas, kuri nosvin kādu kooperatīvo pasākumu, gan arī sporta sacensības līdz pat 1000 cilvēkiem. Tā ka ejam uz priekšu, dzīvojam pašā Rāznas krastā. Šī vieta, to, ko jūs redzat, pilnībā ir tāda, kā mēs pašā sākumā. Ezers nekas nav veidots, viss ir dabisks. Tāpēc jau arī vietējie Rēzeknes apkaimes cilvēki pazīst šo vietu kā zelta pludmali, jo smiltiņas, viss tas ir gandrīz kā jūra. Bet Rāzna tā ir mūsu Latgales jūra. Tā ka pamazītiņam viss šeit notiek, un pateicoties arī tam, ka esam Eiropā, Eiropas projekti tie arī ir īstenoti bijuši. Veseli 2 ir izgājuši man projekti, gan saparts, gan arī tagad pēdējais lauka atbalsta dienas, 2 gadi atpakaļ projekts īstenots. Viesiem patīk šī vieta. Mums patīk, ka viņiem šeit ļoti patīk. Tā, kad cilvēki šeit atbrauc, viņi var palikt par nakti. Kādas vēl ir iespējas? Ko vēl šeit var darīt? Pirmām kārtām jau tā ir nakšņošana. Mēs piedāvājam gan arī ēdināšanas pakalpojumus, gan vakariņas, gan brokastis, gan arī banketgaldus klājam, vai vienkārši romantiskas vakariņas pārītim varam piedāvāt. Ir atsevišķas mājas un viss tā noskaņa veidojas. Pludmalē mēs esam ar vienkārši rēzeknieši atbrauc ikdienā sauļoties, peldēties, un mēs piedāvājam gan laivu nomu, gan katamarānu nomu, gan arī kutera nomu, ko pēdējo 2 gadu laikā veiksmīgi arī realizējam. Vai ikdienā jūs jūtat tomēr, ka dzīvojat īpaši aizsargājumā dabas teritorijā? Vai ikdienā to jūtam? Nē, ikdienā es to nejūtu. Es tikai jūtu šeit tad, kad mums ir īpašas atļaujas jādabū, bet priekš biznesa man tas netraucē, jo uz doto brīdi gan es varu ar kuteri izbraukt Rāznā, gan arī iedot saviem atpūtniekiem, turistiem arī laivu nomu, ko viņi var izmantot gan ar elektromotoru, gan ar airiem, gan arī ar benzīnu motoru izbraukt Rāznā, gan apskatīt ezeru, gan arī kādu zivi noķert viņiem. Ar to palīdzība ir. Jā, īpaši lielas prasības mums nav no Rāznas Nacionālā parka puses. Bet kā jūs vispār uzskatāt, vai tiem cilvēkiem, kas dzīvo šādās īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, vai viņiem ir kaut kādas arī priekšrocības, kaut kādi plusi, kaut kādās īpašos saimniekošanas veidos, attīstot biznesu? Plus, ja runājam tieši par mūsu turismu sfēru, ir plus tas, ka Rāzna ir nepiesārņota, jo nav ļauts ļoti daudz ar to ūdensmočiem būt uz ezera, gan ar benzīnu motoriem arī nav ļauts. Ir tas, kā saka, limits uz Rāznu, un arī tā, par pārējiem runājot, par mežstrādi vai lauksaimniecību, to es gan neprotu spriest, bet
cilvēki dzīvo un strādā. Bet jāprasa lauksaimniekiem, meža saimniekiem, kā viņiem ir. To gan es nepratīšu teikt. Kā jums šķiet, kas ir lielākie apdraudējumi šobrīd un varbūt nākotnē Rāznas ezeram tuvākajai apkārtnei? Lielākie apdraudējumi. Godīgi sakot, gan Rāznas parks kontrolē to visu, gan arī mēs vietēji uzņēmēji, kam piegulst zeme un īpašumi, kā saka, pie Rāznas ezera, mēs sekojam tam līdzi, lai tie malu zvejnieki, viņus mēģinam arī, ja redzam, tad, kā saka, ziņojam Rāznas Nacionālajam parkam un paši arī, kā saka, cenšamies turēt visu, kā saka, likuma rāmjos. Jūs arī teicāt, ka esat šeit attīstījušies pateicoties dažādiem Eiropas projektiem, SAPARD projektiem. Vai jūs uzskatāt, ka iestājoties Eiropas Savienībā, tomēr šai lauku dzīvē ir iespēja dot attīstīties labāk, veiksmīgāk? Kā jūs vērtējat? Noteikti, jā. Noteikti to, ka Eiropā esam iestājušies jau no 2004. gada tieši arī sākās tie projekti, jo bez projektu naudiņām, jebkurā gadījumā daudz no šitā, kas ir uz doto brīdi mūsu uzņēmumā, tas netiktu realizēts un izveidots. Jo, tik lielas investīcijas par savu naudu vai arī kredītos ņemt, tas nebūtu iespējams. Kādi jums ir nākotnes plāni, skatoties uz šo skaisto vietu šobrīd? Es ceru, ka jums arī šī vieta patīk, ka jūs jau tā esat to pamanījuši. Es tā domāju, vienkārši vajag tas, kas ir jāattīsta, jānostabilizē, un tad jau plāni ir, protams, viņi ir, bet, kā katrs uzņēmējs, mazliet mēs to noslēpumā paturēsim, bet, pirmais un galvenais man uz doto brīdi ir uzlabot servisu, attīstīt parastajiem atpūtniekiem, kas atbrauc ikdienā ar teltīm. To es gribu, lai būtu viņiem labāk pieejama atpūta gan ar teltīm, galda vietas, gan arī izmantot, kā saka, gan toaletes un dušas, lai būtu viņiem atsevišķi, lai nebūtu jāiet viesumājās. Un tas pēdējais projekts tieši arī tika realizēts, kas bija plānots un domāts ir tieši atpūtniekiem ar mazāku naudas maciņu, kuri atbrauc ar teltīm. Un viņiem gan laivu noma, lai būtu pieejami katamarāni. Šī pat piestātne, ko mēs tagad sēžam, arī ir pa Eiropas naudu atbalstīta. Un arī tās dušas un toaletes ir atsevišķi mājiņi arī uzcelti uz doto brīdi ir. Un tā, ka pie tā ir jāstādā, lai viņš attīstītos tālāk. Kā jums veicas ar ārzemju turistiem? Ar ārzemju turistiem viņi mums bija ļoti aktīvi tieši, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Uz doto brīdi pārsvarā pa projektiem viņi atbrauc, vai Komēnijos, kā skolas, kur organizē, gan arī ir bijušas Reizeknes vietēji jaunatnes organizācijas, kas projektus rakstīja, tādā veidā atbrauc pie mums ārzemnieki, bet teikt, ka ārzemnieki mums brauc lielā skaitā, diemžēl jāsaka, ka nē. Viņiem pārsvarā atbrauc paši ar saviem traileriem, ko mēs nodrošinām viņiem elektrību. Ja ir vajadzība dušā, toaletē, viņi atbrauc paši ar savu māju, kā es saku. Un ja tagad mūsu skatītāji un arī mūsu klausītāji gribētu atbraukt šeit, atpūsties, kur viņi var atrast informāciju par jums? Internets www.raznaslīcis.lv. Lūdzu, būsiet mīļi gaidīti tur. Un telefons, jebkurā gadījumā arī tiek norādīts mājaslapā zvans. Vislabāk, protams, ir vai telefona zvans. Es esmu vecagājuma cilvēks, kuram patīk tomēr pakontaktēties ar cilvēkiem pa telefonu, bet caur e-pastiem arī viss ok. Labi, Edgar, liels paldies par šo sarunu. Novēlam jums daudz turistus un jauku vasaru. Un jauku vasaru un uzturēt šo vietu tikpat skaistu un saglabāt šīs dabas vērtības arī, kas šeit ir šīs pievienotās vērtības, jo to šeit tiešām ir fantastiski daudz. Cilvēkiem, kas atbrauc no pilsētas, man liekas, tā ir tā kā paradīze zemes virsū. Jā, tā ir Latgales jūra. Viņa vilina, mēs ar savu
viesmīlību, laipnību cenšamies arī uzturēt, jo ar ko Latgalē ir ar viesmīlību, pabaroti tiks, izguldīti, arī kādu šmakauciņu izrausim, kādu brītiņu, bet pirmais un galvenais, kas tas ir mūsu Rāzna, tā ir mūsu perle. Paldies, Edgar! Paldies! Diemžēl no šīs brīnišķīgās vietas mums ir jāatvedās, bet šodien vēl priekšā daudz un dažādi piedzīvojumi. Un nākamais pieturas punkts ir Dabas izglītības centrs Rāzna. Dosimies ceļā! Šobrīd mēs atrodamies tepat Rāznas ezera krastā, bet mazliet citā pusē, Lipuškos. Un tieši šeit ir Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrs ar nosaukumu Rāzna. Un uz sarunu mēs esam uzaicinājuši šī centra vadītāju Regīnu Indriķi. Labdien, Regīna! Labdien! Skatos, ka šodien te ļoti liela rosība. Kas pie jums notiek? Šodien mums ciemos ir Aglonas vidusskolas vidus izglītības nometne. Dabas pasaule mums visapkārt, un viena grupa nu pat paviesojās centrā un šobrīd bauda sajūta tā kā. Savukārt otrā grupiņa ir atgriezusies no Mākoņkalna, kur kolēģis Irēnas Brolišas vadībā ir piedalījusies izzinošā nodarbībā. Kā vispār aiziet jūsu ikdiena šajā Dabas izglītības centrā? Būtībā tāda ikdiena nav jau tikai šeit centrā. Latgales reģionālajā administrācija pāraudzībā ir teritorijas gan šeit Latgalē, gan nedaudz Vidzemē un arī Zemgalē. Un mēs vadām dažādas nodarbības gan skolās, arī Teiču un Lubāna apkārtnē. Šeit uz vietas pie mums brauc cilvēki uz Dabas izglītības centru, rīkojam dažādus seminārus, dažādus pasākumus. Tā kā gan vadot nodarbības, gan arī gatavojoties tām, pamatā arī paiet diena. Kādas tieši aktivitātes šeit centriņā jūs piedāvājat apmeklētājiem? Dabas izglītības centrā mēs piedāvājam apmeklēt ekspozīciju, izstaigāt sajūtu taku. Mēs piedāvājam dažādas tematiskas nodarbības, piemēram, ūdensputni Rāznā vai abinieki. Arī stāstam ļoti daudz par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, kategorijām, par Rāznas nacionālā parka iemītniekiem. Un šīs te nodarbības visi var apskatīt mūsu mājaslapā, izvēlēties, pieteikt un tad braukt un darboties. Un tā kā pie jums atbrauc šie apmeklētāji, kāda ir tā sajūta? Vai viņiem ir interese par dabu un vai viņu attieksme ir tāda vairāk pozitīva vai noraidoša? Pēdējā laikā nākas saskarties ar to, ka tiešām cilvēkus tas interesē un ka šāds centrs Latgalē ir ārkārtīgi nepieciešams. Brauc ne tikai vietējie, bet brauc arī jau no Vidzemes, no Pierīgas. Jāsaka, ka cilvēki ir dažādi. Tās grupas ir dažādas. Skolēnu mācību laikā vairāk ir skolēnu grupas, savukārt vasarā tie ir gan turisti, gan ģimenes ar bērniem, gan dažādu vidas nometņu dalībnieki. Un, protams, ka izpratne par dabu ir visiem. Cik lielā mērā tas jau ir cits jautājums, interese arī ir, un mūsu pienākums laikam ir skaidrot, būt reizē parastas lietas, stāstīt par dabas daudzveidību, stāstīt par to, kāpēc jāsargā, un arī stāstīt par to, ka mēs tiešām esam ļoti bagāti, ka mums ir unikāls ezers, ka mums ir ļoti daudzveidīgi meži, dažādas pļavas, to gan ir mazāk. Tā laikam. Lieliski! Paldies, Regīna, šodien par šo sarunu. Jūs jau gaida nākamā grupa, tā kā neaizkavēsim jums, un mēs atkal dosimies mūsu tālākajā ceļojumā. Paldies jums! Paldies! Mēs esam kopā ar Aglonas vidusskolas Latvijas vidas aizsardzības fonda finansētā projekta Dabas pasaule mums visapkārt audzēkņiem, un es domāju, ka mēs visi kopā sargāsim dabu. Jā! Pēc Dabas izglītības centra ieteikuma esam uzkāpuši Mākoņkalnā. Mākoņkalns atrodas Rāznas Nacionālajā parkā un ir viena no tām teritorijām, kurām ir noteikta dabas lieguma zona. Tas nozīmē, ka šeit ir stingrāks aizsardzības režīms nekā citās Nacionālā parka teritorijās. Mākoņkalns ir nozīmīgs ne tikai ar tā bioloģiskajām un dabas vērtībām, bet arī ar vēsturiskajām vērtībām.
jo, kā šeit var redzēt, ir saglabājušās Vācu ordeņa pilsdrupas. Laika gaitā šajās Mākoņkalna stāvajās nogāzēs ir izveidojies dabisks un neskarts mežs. Tajā mēs varam novērot gan dažādas dzeņu sugas, gan arī retas un īpaši aizsargājamas ķērpju sugas. Tas ir tikai dažas no dabas vērtībām, ko šeit varam vērot. Bet Mākoņkalnam noteikti nav tikai dabas vērtības un tikai vēsturiskas vērtības. Šeit ir ļoti, ļoti liela emocionālā vērtība. Kad jūs šeit uzkāpsiet, jūs to sapratīsiet. Turpinām mūsu ceļojumu pa Rāznas Nacionālo parku. Un tagad dosimies pie podnieka Evalda Vasiļevska. Dabas studija atkal ir nonākusi vienā no Latgales skaistākajām vietām. Nebaidīšos teikt šos vārdus. Un šoreiz mēs ciemos esam pie podnieka Evalda Vasiļevska. Labdien, Evalda! Labdien! Mūsu sarunas sākumā pastāstiet lūdzu, kas ir šī vieta un kas šeit top ar jūsu rokām? Tātad jūs atrodaties manā īpašumā Pūdnieku skola. Tas ir Akmenīšu sāģe, Kaunatas pagasts, Rezeknes novads. Un tā ir Rāznas Nacionālā parka teritorija. Citiem vārdiem sakot, rezervācijā. Un man patīk te dzīvot. Par pašiem podiem pastāstiet, no kā viņi top un kāds ir šis process? Pārsvarā podi tiek gatavoti no šī pašā Latgales māla, kas ir pēc 18 gadu pūliņiem sameklēts tepat īpašumā. Tas ir kaut kāds īpašs māls? Mums jau Latvijā vispār ir īpašs māls, jo tas nav radies kalnu iežiem sagrūstot un uz vietas. Tas ir viens no tīrākajiem māliem pasaulē, jo viņš pa ceļam ir attīrījies no visiem piemaisījumiem, jo atceļojas pie mums kā duļķis un sagulis pauguros. Un kāds ir tas ceļš, ka jūs paņemat mālu rokā līdz tam, ka jūs paņemat mālu trauku rokā? 40 gadu garumā tas ceļš. Bet tā ir diezgan traka lieta, kāpēc 90. gadā tika dibināta Pūdnieku skola, jo ir viena lieta iemācīt jaunu cilvēku, izpausties radoši. Un varbūt drusciņ kaut kādas mazas prasmes, bet ne iemaņas apgūt, kaut ko darinot. Bet ja netiek nodota tālāk paudžu paudzēm, krātā pieredze un zināšanas, te jau drīzāk var teikt par cilvēces zināšanām, tad nezina to pilnu ciklu. Un tāpēc jau mums tā iet, ka tie jaunie cilvēki, kas beidz augstākās mācību iestādes, viņi ir diezgan labi sagatavoti radošam darbam, bet viņi ir absolūti uz 80% nav spējīgi atrisināt šīs tehniskās lietas. Pirmkārt, vajag mālu atrast. Ja jums ir tāda zināšanas, ka pēc reliefa jūs varat noteikt, ka tur vajadzētu būt mālam, augu valsts to apliecina, ka tas ir māls. Jūs norokat vēlēnu, pārbaudat, nav. Vēl kādu vietu atrodat, kur varētu būt, pārbaudat, jā, tas māls ir derīgs. Un tad jūs noņemat vēlēnu, izrokat bedrīti, uztaisat 100 podiņus. Un tajā pat bedrītē viņus arī apdedzināt pēc pēc tehnoloģijām, kas ir ļoti primitīvas, bet ļoti senas. Brāķa procents ir 50%, bet ja jūs uztaisījāt 150, ir jūsējie, un investīcijas ir 0. Ja jūs savu darbību sākat no
iešanas uz banku un kredīta ņemšanas, tad drīzāk, ka labi būtu, ja banka neiedotu to kredītu. Jo savādāk jūs to sarežģiet dzīvi tā, ka maz neliksies. Un tieši šī iemesla dēļ ļoti daudziem ļaudīm ir jādodas zemenes lasīt citās zemēs, neskatoties uz to, ka ir augstākā izglītība iegūta. Jums ir daudz mācekļu, kam jūs nododat savu šīs arodas zināšanas? Daudz, jā, pa šiem gadiem daudz. Bet ar tiem mācekļiem ir tā. Par skolotāju jūs varat būt tikai tad, ja kāds cilvēks jūs tā ir nosaucis. Tikai no tā vien, ka jums ir tādas iedomas, ka es esmu skolotājs un tagad es visus te mācīšu. Tā nekā nebūs. Tas arī viss. Jā. Daudz, jā. Cilvēki pie jums brauc mācīties no visas Latvijas, vai tā ir vairāk tāda Latgales interese? Nē. Teiksim, tikai beidzamos 2 gados ir, teiksim, Suntaži, Vidrīģi, Ādaži, Rauna, tad, tie cepļi ir uzbūvēti pēc tam, Cēlijā tur, tātad, kas tur uz Neretes pusi Subote, Zemgalē 4 cepļi, 3 cepļi Kurzemē. Tie visi ir jauni cilvēki, un visi viņi pelnā ar to maizīti. Jūs dzīvojat tik skaistā vietā, dzīvojat Rāznas Nacionālajā parkā, kas ir īpaši aizsargājuma teritorija, vai ikdienā jūs izjūtat to kaut kādā veidā? Bet, protams. Es jau minēju, ka man patīk dzīvot rezervācijā. Te nav nekas aizliegts. Vienīgi, teiksim, te rosina, teiksim, cilvēkus dzīvot tā saskaņā ar dabu, proti ar laiku un tā tālāk. Kaut vai šīs pļavas. Ja viņas nopļauj zaļbarībai, tad tas būtu jādara tagad. Bet, teiksim, ilgstoši to darot, tas būs tikai par skādi, kaut vai tāpēc, ka ir ļoti daudzas puķītes, kas zied vēl tikai jūlijā. Kā jums šķiet, kas ir šīs Rāznas ezera apkārtnes tādas nenovērtētas vērtības un varbūt neizmantotas iespējas? Mazu preambulu. Jūs esat redzējuši, piemēram, kādreiz, ceļojumu Turcijā, Spānijā, vēl kaut ko tādu, un viss ir skaists, zaļš un krāšņs, un tā uz turieni gribās. Man ir jābrīnās par to. Spānijā jau ir jūnijā dzeltena, tā kā pie mums oktobrī. Pie mums zaļš ir līdz oktobrim. Tas ir pavisam kas cits. Mēs nespējam novērtēt, piemēram, cik mums ir dots. Nezinu, vai jūs to zināt vai nezināt, bet, teiksim, visas pasaules problēma ir ūdens. Mums vidēji pēc statistikas uz 1 kvadrātkilometru ir 600 metri ūdens ceļu. Tas taču ir miljons. Mums ir savs māls, sava koksne, savi meži, puse. Kā jums šķiet, kā izskatīsies Rāznas Nacionālais parks pēc gadiem 100? Ja jūs sakat pēc 100, tad tas gan atkarīgs no tā, kāda būs valsts, vai viņa spēs, teiksim, pareizi izpildīt nākotnes programmu, kādus viņi izaudzinās tos cilvēkus. Tas ir pārāk nopietnas jautājums tā, lai varētu, teiksim, tā stipri prognozēt. Es ļoti ceru, ka cilvēki saprot, ko dara, vai vismaz mēģina saprast. Un tad ir
no tā ir atkarīgs. Tas var būt, teiksim, tāda oāze, uz kurieni varbūt grib atbraukt un apskatīties, kā tie ir visa pasaule. Varbūt, ka tie ir pārpurvotas, jeb, teiksim, jau erozijas skartas, piemēram, aizaugošas vai tūkstnešainas vietas. Varbūt visādi, bet tas atkarīgs no cilvēka. Mums ir jāņem piemērs no mūsu iepriekšējām paudzēm. Tas ir apbrīnojami, kā tas ir kādā līmenī noturēts. Jo tas ne tikai Nacionālajā parkā. Jūs aizbrauciet uz kuru pusi gribat. Varbūt mūsu sarunas noslēgumā varētu jūs izteikt kādu vēlējumu tiem, no kuriem visvairāk šīs izmaiņas vai arī tieši pretēji tas, ka viss paliks tāpat, no tiem, no kā tas būs atkarīgs. Jūsu vēlējums, kāds tas varētu būt? Novēlējums ir tāds, ka, vajadzētu godprātīgi izturēties un atcerēties to, ka daba jau visu izlīdzinās. Pat milzīgās lielās būves nolīdzinās līdz ar zemi. Un par cik tur neeksistē cilvēka izpratnē laiks, tad arī ar to visu tiks galā. Tā kā nevajag būt tādiem pašpārliecinātiem. Paldies, Evald, par sarunu. Lai jums daudz skolēnu, mācekļu un lai izdodās. Jā, paldies. Viss ieceras. Dabas studija ir iegriezusies bioloģiskajā saimniecībā ar nosaukumu Māsas. Man blakus stāv saimniecības vadītāja, saimniece Regīna Trūle. Labdien, Regīna! Labdien! Jūs esat bioloģiskā saimniecība. Ar ko jūs tieši nodarbojaties? Pārsvarā tie govs, piens mums. Pārdodam jaunlopus izaudzējam. Pārsvarā dārziņu tur arī audzējam. Gan sev, gan pārdodam citiem. Un cik ilgi jūs jau nodarbojaties ar šādu lauksaimniecību? Šis būs 9. gads. Jūs noteikti arī saņemat kādus maksājumus no lauka attīstības programmas? Jā, protams, bez tiem nekā nevar iztikt laukos. Tā kā jūs vērtējat pozitīvi, ka ir šāda iespēja, kad mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā un ka laukos ir šī iespēja saņemt šādus maksājumus? Jā, protams, noteikti. Citādi mēs laikam laukos bez tiem neizdzīvotu. Un kā ir jūsu apkārtnē šeit, Rāznas ezeras krastā, ir daudz tādu saimnieku, kas saimnieko, nodarbojas ar lauksaimniecību? Pārsvarā laikam visi nodarbojas ar lauksaimniecību, tāpēc, ka turisms varbūt kuram tikai tas kā blakus kaut kas, blakus darbs, jā. Bet bioloģiskās lauksaimniecības laikam mums kādas štajā mūsu pagastā tikai 4 laikam ir. Kas ir tās galvenās lietas, kas jums kā bioloģiskai saimniecībai ir jāievēro saimniekojot? Tās ir regulas Eiropas Savienības jāievēro. Nedrīkst lietot ķīmijas nekādas, tikai viss savs ražotais un dabīgi. Nedrīkst lietot ne minerālu mēslus, ne ķimikālijas, nekādas viss tā kā savs ražotais. Ko saražo, to atpakaļ zemē ieliec. Un kādi jums nākotnes plāni saimniekošanas sakarā? Plānu ir daudz, visādi mēs plānojam un plānojam. Redzēsim, kā tur būs ar tiem maksājumiem. Šogad mums, protams, parkā vairāk nav tāda maksājuma kā natūra. Agrāk mums piemaksāja klāt, bet šogad neskāpēc nolīdzināja visiem. Nav. Gan jau būs viss labi. Izdomāsim kaut ko, rakstīsim projektus un darbosimies. Labi, Regīna, liels paldies jums par šo interviju, lai jums veicas, lai viss izdodas. Paldies! Arī šajā raidījumā ir pienācis laiks putnu dziesmām no ornitologa un dabas skaņu ierakstītāja Edmunda Račinska krājumiem. Un šoreiz programmā Sēvī ķauķis un vālodze.
Seviju ķauķi apdzīvo ezeru un dīķu niedrājus, un noteikti arī šajās Rāznas ezera krasta niedrēs naktīs jūs varētu dzirdēt šo putnu dziedam. Seviju ķauķi ir viena no 3 Latvijā sastopamajām sisinātāju ķauķu sugām. Seviju ķauķi pārsvarā dzied naktīs, un to dziesmai raksturīgs monotons un dažkārt pat vairāku minūšu garš tārkšķis. Seviju ķauķa dziesma ir viena no neparastākajām Latvijas putnu dziesmām, un nezinātājiem pat varētu rasties jautājums, kas ir šīs dziesmas autors, vai tas ir putns, kukainis vai varbūt kāds no abiniekiem. Bet es ceru, ka pēc šī raidījuma noskatīšanās un pēc Seviju dziesmas noklausīšanās jūs to vienmēr atpazīsiet. Iepazīsimies! Seviju ķauķis! Valodze ir skaists un eksotiski krāšņs putns ar spilgti dzeltenmelnām spalvām. Valodzi mēs reti ieraugām, jo to dzīve pārsvarā norit augstu koku lapotnēs. Bet, ja jūs iemācīsieties pazīt valodzes dziesmu, tad pamanīsiet, ka valodze ir gana bieži sastopams putns. Tā ir raksturīga, melodiska, sulīga un ļoti skaista svilpošana. Noklausīsimies! Ar valodzes svilpošanu arī noslēdzam šo raidījumu. Nākamreiz Dabas studija viesosies Dvietes Palienē. Uz tikšanos!